Abavas vīndarītava savulaik radusies Sabilē kā romantisks ģimenes uzņēmums, kurā izlolot sapņu par Latvijā audzētu vīnogu vīnu. Šobrīd šie vīnoglāji Sabiles krastos ir jau 4 hektāru platībā, bet Abavas vīndarītava ir kļuvusi par spēcīgu zīmolu visā Latvijā, kurš kultivē galvenokārt Latvijas garšu un Latvijas augļu vīnu kvalitāti. Dodamies pie viņiem ciemos. Čau! Sveiks, Mārtiņ! Sveiks! Kādu laiku neesmu pie tevīm bijis? Jā, mums te šādas tāds izmaiņas par to laiku notiek. Jā, es redzu. Šīs sezonas jaunums būs Cidonija vīns. Manuprāt, Cidonija ir tāda kārtīga ziemeļu oga, kur ir vērts izmantot gan dēļ savu aromātu, gan garšu. Diemžēl pagājušais bija neražas gads vīnogās, tā kā tie vīnogu vīni, kas vēl dažos Rīmī plauktos ir aizķērušies, es teiktu visiem, ejiet un paņemiet, jūs vēl redzat kaut ko ar uzrakstu Latvijas vīnogus, ja mums vismaz gads būs pauze. Esam tikko pabeiguši pagājušā gada nogalē jaunu rūpnīcu. Esam uzstādījuši jaunas efektīvas iekārtas, varam ražot vairāk. Vai es pareizi saprotu, ka visai tavai produkcijai pamatā ir āboli, ābolu sula? 100% tas nav tā, jo upeņu vīns ir 100% upeņu vīns. Tad, ja mēs runājam jau par mūsu sidru plauktu, tur protams, ābolu dominē. Vai vīns var tikt gatavots no vīnogām? Tas ir labs jautājums, jo lielāko daļu no savu mūžu esam teikusi nē. Bet tad es iepazinu Abavas Rabarberu dzirkstošo vīnu, un es uzskatu, ka tas ir ļoti garšīgs. Šeit joprojām šī vieta ir tā, kur tu ābolu tīrīšana, mazgāšana, sagadīšana. Sulas spiešana. Un sulas spiešana. Jo jebkura vīndrīšana sākās ar to, ka tev vajadzīga sula. Šī mums ir mūsu galvenā ābolu spieda, mums ir atsevišķas vēl spiedas ogām. Mēs spējam saražot apmēram līdz 10 tonām sulas dienā. Es skatos, ka šeit arī tev nākuši kaut kādi tanciņi klāt, jau sāk iztīties pēc tādas jau nelielas vīndarītavīdiņas tādas jau. Mūsu šī brīža kapacitāte, ko mēs vienā brīdī varam noraudzēt vai teiksim, sapildīt tvertnēs, ir aptuveni 350 000 litru vīna materiāla, kā mēs sakam. Ja? Mums vēl ir nedaudz vieta, kur augt. Mēs rēķinām vēl vismaz 100 tonnas līdz 100 000 litru mēs varam pieaudzēt kapacitāti, bet tad gan mums būs jāsāk domāt par kaut kādu celtniecību un paplašināšanos. Bet šobrīd mums tas ir atbilstoši un šajā vietā mēs esam 10 gadus. Ja 10 gadu atpakaļ mēs pārvācāmies no Sabiles garāžas. No Šķūnīša un iegādājāmies šo vietu, kas ir faktiski tāds vecs konservu cehs no padomu laikiem. Bērnībā man vecvecāki taisīja vīnu gan no āboliem, gan bumbiegriem, jāņogām, brūklinēm, kazenēm, pat no ievārījuma. Un manā galvā tas ir tas latviešu vīns, un tikai labākā kvalitātē. Un savā ziņā es esmu priecīgs, kad ļoti daudz vīnu ražotāji tieši arī gatavo tos vīnus no kaut kādiem citiem produktiem. Un atzīšos, ka pie viena vīnziņa es esmu garšojis pat vīnu, kas taisīts no tomātiem un bazilika. Šī ir mūsu vīndaru galvenā bāzes punkts. Ja? Tātad to dažādi eksperimenti un jaunu dzērienu receptes. Ziemassvētkos šeit mēs varam to mūsu īpašo Ziemassvētku sīrupu, kas dara mūsu karstvīnus unikāls. Ja? Šis ir liels katls, kurā mēs gan mizot iekšā apelsīnu, gan krustnagliņas un kanēles, un tad tādā 500 litru katlā mums te viss arī vārās. Arī nedaudz ražojam stipro alkoholu. Jā. Šogad mēs nākam klajā ar Abavas džinu. Šajās mucās mums nogatavojās mūsu sarkanvīns, vīnogu sarkanvīns, Rondo. Mums ir dažas mucas ar absolūti unikālu produktu, kuru mēs vai šogad vai nākošais gadu laidīsim vaļā. Tas būs Abavas brendijs. Tā būs ļoti neliela, dažas 100 pudeļu partija tāds kolekcionāri, jā. Visur smaržo pēc rabarberiem, vienkārši fantastiski. Ja vīnu darina Latvijā, tad, manuprāt, viņam būtu jābūt ne no vīnogām, jo Latvija nav vīna radīšanas zeme. Tāpēc, vīns var būt gan no aronijām, gan āboliem vai no jebkādiem citiem augļiem, ogām. Mēs pildām mūsu rabarberu pussaldo vīnu. Šis konkrētais vīns tiek pildīts karsts, jo viņš izēja pasterizācijas procesu dēļ tā cukuru daudzumu, kas viņā ir. Tālāk viņš iet dzesēties. Vedam uz noliktavu, jā? Rabarberu pussaldais kaut kur neieskriet, nesadauzīt kāds 200 pudeles. Reiks tur strīpiņā, jā? Jā, bišķi vairāk.
tavs vārda brālis un gandrīz mans vārda brālis Mārtiņš Sirmais šī brīdī dodās uz Ievas sieriem. Tad mēs mēģināsim atrast latviskas garšas, jaunas latviskas garšas kopā ar taviem vīniem, kopā ar Latvijā ražotiem sieriem. Jā, tie rabarberi man fascinē vienmēr un upeni ir izcili. Es domāju, ka es ņemšu šos 3 vīnus. Ja drīkst palūkt no teviem kādu paraudziņas, gribētu uzcināt arī citus gardēžus un parādīt skatītājiem, kā latvisko garu sapārot gan šeit pie tevīm Abavā, gan arī skatīties Ievas sieru, kas ir pavisam no otras puses. Super!